pieņemts Igaunijā. Tomēr politiķu reakcija liecina, ka īstenot šo ieceri nebūs viegli. Atbalstu viņam nav solījusi neviena no koalīcijas partijām, un arī sabiedrības attieksme pret homoseksuāliem cilvēkiem Latvijā daudz negatīvāk nekā citās Eiropas valstīs. Šī iemesla dēļ daudzi Latviju ir pametuši. Viņi saka, ka partnerattiecību likums visu neatrisinās, bet būtu solis uz priekšu. Turpina Monta Bitiniece. Juris no Latvijas aizbrauca pirms vairāk nekā 10 gadiem. Viņš atstāja savus radiniekus, draugus un dzimteni tikai tādēļ, lai varētu dzīvot vidē, kurā jūtas pieņemts, nevis izstumts. Pašreiz kopā ar savu dzīves biedru Juris dzīvo Beļģijā. Lai arī viņa sirds piedara Latvijai, šeit viņš neplāno atgriezties sabiedrības negatīvās attieksmes dēļ. Negribētu dzīvot, teiksim, tādos sociālais, kultūrālais apstākļos, kur es esmu uzskatīts par kaut kādas otras šķirnes pilsoni, kur, teiksim, man var uzbrukt vai apsaukāt, un man nebūtu nekādas pat iespējas cīnīties pret to. Es negribu, lai uz mani skatītos kaut kā, lai, teiksim, attieksme būtu savādāka tikai tāpēc, ka es esmu atšķirīgs no, teiksim, no vairākuma ar savu dzimumu orientāciju. Lai arī ierasti par emigrācijas iemesliem viņas sliktos ekonomiskos apstākļus, ļoti daudz cilvēku, līdzīgi kā Juris, Latviju pametuši tāpēc, ka jūtas diskriminēti savas seksuālās orientācijas dēļ. Eiropas Latviešu apvienības vadītājs Aldis Austers norāda, ka šāda veida emigrantu skaits ir netipiski liels un parāda, ka homofobija Latvijā ir milzīga problēma. Daudz šie cilvēki, kas ir izbraukuši no Latvijas ar atšķirīgu seksuālu orientāciju, viņi ir aktīvi mūsu kopienās ārpus Latvijas. Un mēs esam pārliecināti, ka viņi ir ļoti patriotiski cilvēki un arī nesautīgi ieguldot savu laiku un enerģiju latviešu kopienu darbībā ārpus Latvijas. Protams, ka sanāk sarunas par šiem jautājumiem un ir jūtams, ka cilvēki ir jutušies šeit diskriminēti Latvijā un viņi ir dzīves apstākļi citur ir vieglāki. To, ka attieksme pret seksuālajām minoritātēm Latvijā ir negatīva, apliecina arī Eurobarometra pētījums. Tajā mēs ierindojamies pēdējā vietā. Citādāk orientēti Latvijas iedzīvotāji visbiežāk izceļo uz vecajām Eiropas valstīm, kur jau vairākas 10 gadus gan tiesiskie jautājumi ir sakārtoti, gan sabiedrība ir atvērtāka. Partnerattiecību sakārtošana mazinātu cilvēku aizplūšanu no Latvijas. Tas būtu milzīgs signāls tiem cilvēkiem, kuri varbūt dotajā momentā uzskata, ka tas ir absolūti pieņemami ņirgāties un negatīvi izteikties publiski vai nicināt kaut kāds citus cilvēkus. Tad pašā laika tas būtu arī milzīgs signāls no valsts, kā visi cilvēki Latvijā ir cienīti. Partnerattiecību regulējuma diskusijas aizsācējs Latvijā, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, necer, ka tuvāko pāris mēnešu laikā šo jautājumu izdosies sakārtot, taču viņš vēlreiz gatavs uzsvērt tā nepieciešamību. Es neesmu dzirdējis saprātīgas atbildes, piemēram, uz jautājumiem, ko darīt, teiksim, ar ārstniecības likumu. Tas attiecās ne tikai uz vienzimumu, tas attiecās arī uz jebkura veida partnerattiecībām. Ja jūs tuvākais ir nonācis slimnīcā, jūs attiecības nav oficiāli reģistrētas, tad ārstiem īsti nav pienākumu dot informāciju par veselības stāvokli. Līdzīgi ir arī ar kriminālu likumu, jo tas atbrīvo no liecību sniegšanas pret saviem tuviniekiem, bet ja attiecības nav reģistrētas, jāliecina obligāti. Lai arī politisko aizmuguri šajā jautājumā Rinkēvičs savā partijā jūt tikai daļēji, viņš gatavs sagatavot priekšlikumu paketi Saeimai, lai ledu beidzot iekustinātu. Un kā nu ne, tieši viņš, riskējot ar savu tēlu, publiski atzina, ka ir gejs. To viņš ne brīdi nav nožēlojis. Protams, ka ir bijuši atklāti neidīgi teksti. Ir bijuši, teiksim, neizpratnes pilni aptuveni, priekš kam, var jau tāpat pakluso, ja? Ir bijuši arī atbalstoši. Man absolūti par šo nedēļu nekādas nožēlas nav. Es domāju, ka mums visiem beidzot ir laiks pierast pie šīs ziņas. Ārlietu ministrs vēlreiz atgādina, ka runa nav par satversmi, kurā ir noteikts laulību institūts, runa ir par partnerattiecību regulējumu. Monta Bitiniece, Aigars Ulmanis, TV3 ziņas. Lai gan latgaliešu valoda